Pilsrundāles vidusskolā jaušams 1. septembra tūms. Neierasti krīzes laika vasarai skolās smaržo pēc krāsas, bet skolas vadības skaita un plāno turpmāko mācību darbu. Līdz šim skola ar visām mācību grāmatām nodrošināja visus pamatskolas audzēkņus, un arī vidusskolēniem bija jāpērk tikai 1 vai 2 mācību grāmatas. Pēc skolu reorganizācijas vidusskola kļūst par 2 filiālēm bagātāk, un tas nozīmē, ka grāmatu vajadzēs vairāk, bet līdzekļu diemžēl būs mazāk. Valsts piešķirtais finansējums līdzšinējo 4 latu un 12 centīmu vietā mācību grāmatu iegādē par vienu skolēnu sarucis līdz 1 latam. Lai nevajadzētu viņiem pirkt nevienu mācību grāmatu, tātad no tiem līdzekļiem, kādus mums ir iedalījusi pašvaldība, summējot klāt, protams, arī tos līdzekļus, kādi ir Bērstelei un Viesturiem bija pašvaldības iedevuši mācību grāmatām. Un tātad šobrīd vienīgā problēma varbūt būs ar vidusskolu, jo mēs nevarēsim nodrošināt pilnībā vidusskolu ar mācību grāmatām, jo Izglītības un zinātnes ministrija joprojām nav piešķīrusi, mēs neesam saņēmuši naudu grāmatām, jo kas apmēram mums tomēr agrāk bija apmēram 1000 latu, un to mēs bijām rēķinājušies, ka tāda mums būs. Lai mācību grāmatas varētu lietot vairākus gadus, pedagoģiskās padomes sēdē tik gadu tiek apstiprināts saraksts, kuru autoru darba stundās tiks izmantoti. Lai pielietojumu rastu arī Svitenes un Viesturu pamatskolu grāmatām, nācies izveidot pat atsevišķu klasi. Mūsu bērni turpina mācīties pēc tās grāmatas, kā bija apstiprināts, bet mums ir jauna izveidot klasi no Bērsteles un Svitenes bērniem, un viņi izrādās ir mācījušies pēc citu, un viņiem sakrīt šis autors, pēc kā viņi mācījušies. Un tad arī šī klase strādās pēc tās grāmatas, pēc kā viņi ir mācījušies, lai mums nebūtu jāiegādājas atkal jauns komplekts. Tomēr arī bez mācību grāmatu iegādes sagatavot bērnu skolai vecākiem nenāks viegli. Man nekas uz skolā nav iegādāts, tāpēc, ka mamma, kad saņems algu, tad nes tikai. Pēc vecāku aprēķiniem tikai mācību materiāliem vienam bērnam nepieciešami vismaz 50 lati. Visdārgākās ir darba burtnīcas. Es uzskatu, ka varētu iztikt bez darba burtnīcām. Būtu labāk bijis, ja būtu katram tā mācību grāmata, katram savu rūtiņu burtnīca, kā mācījos es savā laikā, un tas, man liekas, būtu pats labākais. Pilsrundālē jau pavasarī nolemts, ka šogad stundās netiks izmantots vismaz 3 darba burtnīcas, tomēr citvietās pagaidām tiek prasīts.